jāpaldies tiem vēlētājiem, kas balsoja par mums 2009. gadā, kas mums uzticējās un noticēja mums un deva mums šo te uzticības kredītu. Un pa lielam, apskatoties atpakaļ šiem pavadītiem gadiem, mēs neesam viņus pievīluši, mēs neesam iesaistījušies nec kaut kādos kriminālu rakstura, kaut kādos citādos korupcijas skandālos, neesam arī vērpuši kaut kādas politiskās intrigas un netīrās līdz mazgāšanas, bet esam daudzus jautājumus, teiksim, vērsuši par labu jūrmalniekiem, pašai jūrmalai ar šo te pārliecību un pārliecināt, teiksim, arī citus tos deputātus un partijas, kad ir jautājumi, kas ir vajadzīgi jūrmalai. Pirmkārt, tur jau šie te paši pabalsti bērniem, jaundzimušais pabalsts no mūsu puses ir nācis, ir 200 lati, tāpat tas arī braukšana sabiedriskajā transportā, bezmaksas skolēniem, arī pensionāriem, kas ir, tomēr tas ir zināms atspaids ģimenēm. Tas meložu estrāde, domāju, visi tīri labi atcerās, kāda meložu estrāde izskatījās 9. gadā. Mēs tomēr esam vienota pilsēta, un katrs, tā vieta ir sadalīta, teiksim, saviem nosaukumiem, ķemers, loka, kaugurciems, majori, bulduri, un ir jāskatās plašāk, to nevar tikai nodalīt kaut kādā veidā, ķemers nodalīt no visas pārējās jūrmālas, arī kaut kā savādā buldurs un majors nodalīt no ķemeriem. Un ķemeri šī gadījumā ir tādi novārtā pamests rajons, diemžēl, kurš tā attīstība ir uzsākta šobrīd, bet viņi ļoti gausi virzāt. Un es domāju, ka visi tīri labi atcerās, kāda bija ķemeri kādreiz, kas tur notikās, cik darba vietas tas ir pats galvenais, un kāds arī mūsu šis mērķis ir sociāli nodrošināts cilvēks. Un tas ir pamats šim te sociāli nodrošinātam cilvēkam, tas ir darbs.